Rajonā, ja cilvēks kaut ko saprot pa bišķiņu par tehniku, nu tad šitos te ķēmus sūta pa grāns ceļiem, maziem riteņiem, nu... Cik viņi ilgi kalpo? Jā. Sāksim jau ar to. Par cilvēkiem domāt, licies mierā, viņi domā tagad, viņi domā tikai par to, lai kādu ģimenei kaut ko piepildīt to maktu, jo, ja rajonas... Tur viņam bija atbildi. Bet rajonā, par cilvēku. Tā visam ir vienkārši izskaidrs. Nē, klausies. Atbilst noteikumiem, un tu vari Par cilvēkiem kādu Tā bija tā, tu iemīlēs jau autobusu, tu iemīlēs ar šitu. Nē, bet tas tandos netiek tajā jaunajā autobusā, viņš netiek iekšā. Kas uz tā autobusu vispār tajā čekarīgam kastē, tu cauri vai iziet. Tad sāksim jau ar to. Nē, un atbilst noteikumiem kādu. Mums sapīt, ka tagad jaunos autobusus Nu tā, Bet es gribētu runāt par tālāko. Es no savas puses piedāvāju sekojušo. Pirmkārt, tātad mēs turpinām un sniedzam iekšā tiesam, atsaukt vēl jebkurā brīdī, ja kaut kas mainās labo brīdī, ja. Otra lieta, mēs Lakas turpinām strādāt pie, ar Liepājas domi un valsts darba inspekciju, īpaši par darba un atpūtas laika regulējumu, arī par darbu samaksu, ja? Jo, ja kurā gadījumā, ja padomēji pārstāv no Liepājas domas, tad arī viņiem būtu, ka es saprotu, viņi laikam ir mazākuma akcionāri, bet, nav dzirdēts, ka viņi paustu kaut kādu viedokli par labu darbiniekiem un tā tālāk. Tā ir otra lieta. Trešā lieta, es domāju, ka vajadzētu padomāt tomēr par to kopēju akciju, vai tas ir pie Liepājas autobusu parka vai pie domes. Kāds varbūt, vai baidieties Čukurielā vai kur, ja? Vai doma kurā ielā, ja? Varam tikai pie domas, ja? Lai neietekmētu vēlēšanu rezultātus, to mēs varam darīt pēc vēlēšanām un tā, ja? Kad būs svaigi spēki, tādā veidā. Un nākošais, jebkurā gadījumā, ja var būt jums, ja ir drosminieki kādi, ja, kas attiecās konkrēti par darbu laiku uzskaitu, par darbu samaksu, mēs varētu sagatavot un iesniegt darba devēju sūdzību. Un tad izskatīt to sūdzību un pieprasīt konkrēti visus materiālus, kas attiecās sūdzībai, pareizi uzskaitīt stundas, izvērtēt arī kāda pieeja varētu būt, ja, padomāt. Nu, un vēl, protams, citi jautājumi, es negribu teikt, mēs strādājam un turpināsim strādāt pie ģenerāla vienošanās un būs sarunas ar satiksmes ministru un ar finanšu ministru. Mēs turpinām strādāt, ņemot vērā to, ka mēs paši neaditējam biedras daudz, kur, ja. Paldies tiešām Agrim un pārējiem un jums, kas atsaucās un kas iestājās mūsu ārotbiedrību, aicinām vēl joprojām papildināt mūsu līdzi. Šeit ir man kolēģi Inga, kurai algu maksā Ziemeļvalstu ārotbiedrības, vai pareizāk sakot Baltijas organizēšanas akadēmija, jo arī skandināvi saprot, ja Latvijā, Baltijā ir vājas ārotbiedrības, tas ir ļoti slikti.